Labdien! Mēs atrodamies Stūra mājā, bijušajā VDK ēkā, 6. stāvā. Māja, kas ir bijis mājas poks pēdējos 20 gadus. No 1. māja šīs mājas durvis atvērsies ikvienam apmeklētājam. Mums ir iespējas veikt virtuālu ceļojumu vienā no izstādes projektiem Stūra māja lieta 1914-2014 virtuālu ceļojumu izstādē Draudzības rekonstrukcija. Kas ir draudzība? Tas ir ļoti stiepjams jēdziens. Par draudzību runā visi, bet vai mēs zinām, kas tas ir? Šis izstādes projekts, ko ir veidojuši 19 starptautiski mākslinieki, stāsta par draudzību ļoti kā relatīvu jēdzienu. Draudzību pēdiņās starp lielvarām un individu, lielvarām un mazām valstīm, kādas bija Baltijas valstis un lielā valsts PSRS, ASV un Islande, un vispār par šīm te attiecībām, par to, kāda ir vēsture, vai mēs zinām vēsturi, vai vēsturē ir viens lasījums. Šajā izstādē arhīvu materiāls un vēsturi pēta mākslinieki, laikmetīgie mākslinieki, un viņi veido savu lasījumu par šīm vēstures tēmām. Lasījumu, un kas, mēs ceram, spēs uzrunāt, aizskart, emocionāli iespaidot izstādes apmeklētājus. Mēs gribam runāt par vēsturi no mākslas, laikmetīgās mākslas perspektīvas, un šodien jums ir iespējas iepazīties ar izstādes autoriem un kuratoriem, dzirdēt viņu domas. Viņi pastāstīs gan par savu projektu, gan arī par to, kā mākslinieki, kā radoši cilvēki redz šīs spoku mājas nākotni. Vēl es gribētu pateikt, kā radās šis projekts. 2008. gadā es ar savu islandiešu kolēģi, kuratoru Aisu, piedalījos tādā vairāk zinātniskā pētījumā par augstā kara dokumentiem, kas laika gaitā kļuvuši no dokumentiem par artefaktiem. Un strādājot pie šī teorētiskā darba, radās daudz balto plankumu. Un mums likās, ka tas ir jāattīst un jāveido izstāde. Šobrīd, 2014. gadā, šī mūsu ideja ir materializējusies izstādes projektā 10 stāstos, ļoti neviennozīmīgos, skarbos, brīžiem arī dīvainos un jautros, bet galvenais, kad viņi visi ir īsti ar emocijām veidoti. Stāsti par mūsu vēsturi mākslinieka acīm. Hello, I would like to welcome you to the Horner House, the KGB building, the 6th floor that we are locating ourselves at the moment. This is a house that for the past years has been the house a ghost. Today it's opening to the public on the 1st of May, and now I would like to offer you the virtual tour around the 6th floor of this building, where there's one of the projects that takes place in the entire building, and the project is entitled The Reconstruction of Friendship. What is friendship? Friendship is a very big concept. What is it? 19 international artists are approaching this concept in this exhibition and trying to find their views on what it is. There are very many opposite views on that. USA, Iceland, what have been the relations in between these countries? And there's also a friendship in its not the direct sense, but the opposite sense. In history, the artists have adopted that. The contemporary artists, their views on the themes, they appeal to the history that they have and the standpoint that they see the friendship that has been taking place for the past years. Today the artists are meeting, and you have the opportunity to meet them as well and see how they have approached this theme of the friendship. A couple of years ago, together with my colleague Esa, I was possible to work on the Cold War documents that have lately become the artifacts, and I'm working with her together today, and we are opening this exhibition in 2014 with 10 different stories. Strange stories, weird stories, very many-sided stories, and in a very many senses those are real stories and very emotional stories, and I hope that they will speak to the visitors also today.